problēma ir tajā, ka, lai vienu medikamentu novestu no ķīmiska savienojuma līdz iepakojumam, līdz zāļu iepakojumam, kuru ārsts, izmeklējot pacientu, nozīmēs vienam konkrētam pacientam. Un šis process aizņem 10 gadu un izmaksā no $500 miljoniem līdz $1 miljardam. Tad 30 un vairāk tūkstošu vielas pārtikas industrija liek pie pārtikas, kuru ēdam mēs visi no rīta pusdienām pa starpu, bez kādiem pētījumiem klīniskiem, arī bez pētījumiem uz dzīvniekiem. Un tas ir tas, kas mūs atrod. Mēs esam traumēti emocionāli ar ēdienu, tiek traumēti arī mūsu morāli. Šis tūkstneša dzīvnieks tātad ir tūkstneša lēcēja pele. Cilvēce viņam ir pateicīga caur to, ka lēcēja peles papus ir uz mūžu uzticīgs savai peļu mammai. Viņš nemaina partneri, bet ja viņam iedod oksitocīna līmeni asinos pazeminošu medikamentu, kas pazemina oksitocīna koncentrāciju, tad viņa morāle un seksuālā uzvedība krasi mainas, viņš vairāk neliekās ziņas par savu mūža draudzeni, viņam vajag visas peles tā uzvedās, kuras ir saņēmuši šādus medikamentus, mainās viņu uzvedība, un tas trakākais ir tas, ka arī cilvēkam šī ļoti aktīvā vieta izdalās, tātad vāciski to sauc par kušela hormonu, tātad, ja tevi paglāsta, tu jūties laimīgs tāpēc, ka tev šī viela izdalās, viņa izdalās orgasma laikā, izdalās pēc centībām, un iestājas laimes sajūta, un ir jau tirgu Amerikā preparāts, kā arī viņš saucas, Liquid Trust, tātad uzticības šķīdums var nopirkt par nepilniem $50, un viņš ir domāts taisni cilvēkiem, kas ir jauni, lai atgūtu pašapziņu, lai labāk pārdotu preci, lai labāk vadītu kolektīvu. Un tā problēma šīs dienas ir tā, ka mēs arvien retāk spējam sameklēt to barību, kas ir domāta mūsu sugai. Cilvēkiem mēs nevaram izvairīties gribēdami no cukura. Es ilgu laiku domāju, ka nelikdams pie kafijas vai tējas, pat karotīti cukura, es apzināti nelietoju cukuru, bet cukurs ir visur. Cukurs ir pie masālīta laša, cukurs ir pie žāvēta laša, pie žāvētas skumbrijas, cukurs ir pie desas, cukurs ir pie baltmaizes, cukurs ir pie kečupa, cukurs ir pilnīgi visur. Un ne tikai cukurs, ļoti daudzas vielas, kas ir bioloģiski aktīvas. Piemēram, vitamīni. 33. gadā firmā Hoffmann La Roche pieklāvēja pie durvīm vēlākais Nobel prēmijas laureāts Tadeusz Reišteins un piedāvāja nopirkt vitamīna C ķīmiskās sintēzes patentu. Un ir publicēta tagad vēstures grāmatā saraksta iekšējā koncernā, un tā sākotnējā nostāja tāda, ka nevienam taču vitamīnu C nevajag, jo nav tādas slimības. Ir skorbuts. Ar to cieši tikai jūras braucēji, bet ja paņem uz kuģi līdzi kādu kapostu mucu vai piestāja pie salas, kur aug citrus augļi, vairāk nav nekādas problēmas. Bet ir valda depresija lielā, un viņi nolēma, ka tas tik būtu izaicinājums nevis mārketinga nodaļa, to sauc toreiz par propagandas nodaļa, ļoti precīzs vārds. Ja mēs varētu lūgt ārstus palīgā un iestāstīt sabiedrībai un izdomāt jaunu nebīšu slimību, tādu, ar ko varētu būt slimi visiem. Un tā tik būtu štelle. Un tiek izdomāta jauna slimība, kuru nosauc par C vitamīnu nepietiekamību, un to var ārstēt, liekot klāt pie ēdiena C vitamīnus. Un parādās ne tikai apelsīnu sula, kas ir bagātināta ar C vitamīnu un citi produkti. Hoffmann La Roche strādā kopā ar tabakas industriju, tiek radītas cigaretes ar C vitamīnu, jo toreiz tiek uzskatīts, ka smēķēt ir veselīgi, un ja tur vēl pieliks klāt C vitamīnu, smēķēt būs vēl veselīgāk. Un tajā brīdī, tajā 33. gadā notiek milzīgs pavērsiens medicīnas vēsturē, un tā pavērsiena būtība ir tāda, ka norma, kā jēdziens, tiek atdalīta no konkrēta individa, un tiek pataisīta par vidējo lielumu sabiedrībā, par vidējo statistisko lielumu. Un sāk runāt nevis par cilvēka veselību, bet par tautas veselību vai par tautsaimniecības ķermeņa veselību.
Un kopš tā brīža šis piemērs tiek multiplicēts arvien biežāk un arvien biežāk. Tieši pēc šī modeļa tiek strādāts, tiek izdomātas jaunas slimības, tiek viņām radīti medikamenti, un tas ir no farmācijas industrijas puses, savukārt pārtikas industrija diemžēl ir gājusi tādu ceļu, ka tajā produktā, ko mēs veikalā nopērkam, viņi arī ir konkurences cīņā, iet runa tikai par cenu. Tur ir samaksāts advokātiem, kas ir patentus reģistrējuši, tur ir samaksāts par reklāmu, un tur vairāk nav nekādas maržas palikušas dabīga produkta iegādē. Un tu uzvari tajā konkurences cīņā tikai tad, ja tu vari iztaisīt vēl lētāk un vēl lētāk. Bet kā ir pie mums? Man saka, ka ir jau produkti Latvijā labi, Latvija ir zaļākā gandrīz valsts pasaulē, mūsu bērniem skolā arī ir programma skolas auglis, un man viena paziņa, viņai meitiet 7. klasē, viņa saka, mana meita katru dienu nes uz mājām burkānus, jo cik tur daudz burkānus grauzīsi, un mājās saimniecībā burkāns noder, un mana draudzene, viņa saka, viņai meita arī 7. klasē, bet citā skolā, viņa man saka, tev vēl ļoti paveicies, manējā nes katru dienu uz mājām kāļus. Un mūsu bērni tiek emocionāli izmainīti, un šī lieta pēc tam pārēja rakstura īpašībās, un visai tai problēmai ir tikai viens risinājums – mīlestība dara gudru, mīliet savus bērnus, mīliet savus mazbērnus, un lūdzu, ka tas vienīgais risinājums ir gatavojiet viņiem ēst. Gatavojiet viņiem ēst no svaigiem produktiem, un tas trakās pasaules trakums ir tas, ka mēs cīdamies aiz arvien pieaugošas labklājības, taupam uz ēdienu. Un mēs netērējam naudu kvalitatīvam ēdienam, kas tomēr ir pieejams, bet arvien retāk un retāk. Un tā šīs dienas problēma ir tāda, ka mēs nevaram pasargāt savus bērnus, mēs viņus aizvedam uz bērnu dārzu, un tur ir noteikts latu 43 ēdienreizēm jāpabaro bērns 3 reizes dienā. Un tad, kad skolā ir līdzīgi, skolā arī ir atvēlēta minimāla summa, un mūsu bērnu ēdināšana ir uzticēta komersantiem, kas varbūt pats par sevi nav slikti, bet tad, kad to uzticēja, aizmirsa izvirzīt ēdienam kvalitātes kritērijus. Un visa tā rezultātā uzvar tas, kas ir lētākais, bet lētākais nav tas, kam ir piemērots mūsu organisms. Paldies par jūsu uzmanību!